Šis video dos ieskatu par to, kas ir dati, kāpēc tos jāaizsargā, kā rīkoties, ja noticis datu aizsardzības pārkāpums. Personas dati ir ikviena cilvēka nemantisks īpašums, kas ietilpst privātās dzīves neaizskaramības tvērumā. Personas dati ir aizsargājami. Pirms 6 gadiem spēkā stājās vispārīgā datu aizsardzības regula, kas attiecas uz lieliem un maziem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm. Regula paredz jaunumu attiecībā uz fiziskas personas tiesībām, proti būt informētam par saviem datiem. Tas nozīmē, ka mums ikvienam ir tiesības vērsties iestādēs un uzņēmumos un noskaidrot, kādi, kur un kādiem mērķiem tiek apstrādāti dati un kā tie tiek aizsargāti. Personas dati ir jebkura informācija, pēc kuras iespējams tieši vai netieši atpazīt personu. Identifikātori var būt tieši vārds, uzvārds, personas kods, netieši adrese, telefona numurs, automašīnas numurs, IP adrese, foto, video. Īpašu kategoriju datus apstrādāt aizliegts, un tie ir dati, kas atklāja rases un etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arotbiedrībās, ģenētiskos vai biometriskos datus, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju. Tomēr pastāv atsevišķi gadījumi, kad īpašu kategoriju datus atļauts apstrādāt un par to darbiniekiem ir zināms. Kas ir personas datu apstrāde? Tās ir jebkādas darbības ar datiem, iegūšana, nodošana citām personām, labošana, dzēšana, izmantošana, publiskošana, glabāšana un citi. Piemēri, foto publiskošana iestādes tīmekļa vietnē, personas meklēšana informācijas sistēmā pēc vārda un uzvārda, personāla atlase, darba līguma sagatavošana un noslēgšana, pases vai cita dokumenta skenēšana, video novērošanas monitorings reālajā laikā, iesniegumu un sūdzību izskatīšana. Personas datu apstrādē vienmēr ir un būs mērķis. Mērķim jābūt likumīgam, pretējā gadījumā datu apstrāde nebūs likumīga. Pozitīvs piemērs – vecāki ir piekrituši, ka sporta skola tīmekļa vietnē publisko nepilngadīgu sportistu foto. Negatīvs piemērs – sporta skolas treneris bez vecāku piekrišanas publisko savā Facebook kontā sportistu sasniegumus. Lai personas datu apstrāde būtu likumīga, ir nepieciešams vismaz viens tiesiskais pamats – datu subjekta piekrišana, līguma noslēgšana vai tā izpilde, juridiska pienākuma izpilde, sabiedrības intereses. Personas vitāli svarīgu interešu aizsardzība, leģitīmo interešu aizsardzība, datu subjektu piekrišana izmantotajos gadījumos, ja nav piemērojams neviens cits tiesiskais pamats. Kad ir mērķis un tiesiskais pamats, kā arī lai datu apstrāde būtu likumīga, jāievēro vairāki būtiski datu apstrādes principi. Dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Dati ir adekvāti, dati ir precīzi, dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams, dati ir drošībā. Lai pasargātu sevi un savu darba devēju, neizmanto darbam pieejamos datus privātām vajadzībām vai tad, ja tos palūdz kolēģis, kuram nav piekļuves datiem, nenodod datus trešajām personām, pirms publisko informāciju pārdomā rīcību un iespējamās sekas. Regula paredz 72 stundu laikā ziņot par būtisku datu aizsardzības pārkāpumu datu valsts inspekcijai, izņemot, ja ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku personu tiesībām un brīvībām. Tāpēc darbiniekam ikvienā gadījumā, kad ir pamats uzskatīt, ka noticis datu aizsardzības pārkāpums, ir pienākums informēt tiešo vadītāju jeb datu aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības pārkāpumu piemēri – nozaudēti darba dokumenti, dators, telefons, nepiederoša persona tīši vai aiz neuzmanības piekļuvusi personas datiem, personas dati kļūdaini nosūtīti citam adresātam, kiberuzbrukuma rezultātā zaudēta piekļuve informācijas sistēmai un datiem, nejauši iznīcināti vai nozaudēti datu faili vai dokumenti. Lai pasargātu sevi un darba devēju, iepazīsties un ievēro darba devēja iekšējos noteikumus. Tavā rīcībā esošos datus izmanto tikai darbam. Pirms e-pasta nosūtīšanas pārbaudi tā saturu un pārliecinies par adresātu. Savlaicīgi iznīcini nevajadzīgos dokumentus un e-pastus, sako līdz izmantoto datu apjomam, neizpaud paroles un autorizācijas rekvizītus, neizpaud tavā rīcībā esošos datus kolēģiem. Rūpējies par savu ierīču un darba vietas drošību un ievēro tīrā galda principu.
Apkopojot apmācībā redzēto un dzirdēto, secināms, ka personas datu apstrāde ir likumīga tikai tad, ja tai ir godprātīgs mērķis, tiesiskais pamats, kā arī tiek ievēroti datu apstrādes principi. Paldies par veltīto laiku un veiksmi turpmākajā darbā!